Bet tagad atgriezīsimies pie tādas lietas, ko esam pieminējuši šodien jau daudzkārt, un tas ir e-paraksts. Par e-parakstu un par to, kā mums viņu lietot, kad mēs viņu varam lietot un vai mēs viņu varam vienmēr, piemēram, lietot, pastāstīs Latvijas valsts radio un televīzijas centra informācijas sistēma daļas informācijas tehnoloģija pakalpojumu vadītājs Kārlis Malnieks. Jā, labdien, cienījama auditorija, skatītāji, klausītāji. Tad, kā jau tika minēts, pārstāv Latvijas valsts radio un televīzijas centru un es IT pakalpojumu vadītāji. Tātad par elektronisko e-pastu. Tātad mūsu sauklis pēdējā laikā ir neatstāja mājās savu elektronisko parakstu. Jā. Tas ir vairāk saistīts ar mūsu aktivitātēm, par to mazums, kas var notikties, kā piemēram es jāatvainojās nedaudz kavējos, jā. Bet ja man būtu jānes svarīgs iesniegums, tad jebkur ceļā, kaut vai iebraucot bibliotekā, ja man ir līdzi šis e-paraksts, es varu šo dokumentu parakstīt elektroniski un pāris sekundžu laikā nogādāt adresātam. Tātad, kas vispār ir e-paraksts? Tātad, kas ir paraksts? Ja? Paraksts parasti ir kāda cilvēka apliecinājums, ko viņš ir radījis savus unikālos datus. Tātad ar roku radījis kaut kādu zīmi, nospiedumu, ja, kur vēlāk var citi identificēt un saprast, ja, ka tas esmu es. Un tas reizē arī apliecina kaut kādu manu gribu, ja reiz es viņu esmu uzlicis. Ja. Līdz ar to sendienās tas bija pirksts nospiedums, vēlāk jau parādījās pildspalvi, ja, un mēs jau ar tinti vilkām uz papīra, ja, un tad mūsdienās jau ir elektronisks paraksts, elektroniska vide. Tiek daudz runāts arī iepriekšējās uzstāšanās par to, ka ir daudz dažādu e-pakalpojumu un tā tālāk, un parādās aktuāls jautājums, kā šajā vidē apliecināt savu gribu. Tādēļ ir radīts elektroniskais paraksts. Tātad drošs elektroniskais paraksts Latvijā. Tātad 2006. gadā Latvijas pasts ieviesa elektronisko parakstu valstī, kas izskatījās kā vietkarte ar čipu un zem zīmola toreiz bija EME. Un, attiecīgi tā viņš droši vien visplašākajai publikai arī patreiz ir pazīstams. Tad 2009. gadā šo pakalpojumu pasts nodeva LVRTC, jeb LVRTC viņu pārņēma, un LVRTC kļuva par vienīgo certifikācijas pakalpojumu sniedzēju Latvijas valstī. Un tad pavisam nesen, pagājušā gada februārī, Latvijas valsts radio un televīzijas centrs izstrādāja jaunu veidu elektroniskajam parakstam, tā saucamā virtuālo elektronisko parakstu. Tā radīšanai par pamatu bija iepriekšējo gadu pieredze, gan Latvijas pasta, gan Latvijas valsts radio un televīzijas centra pieredze par to, kādi ir tie šķēršļi, kādēļ cilvēki nelabprāt lieto elektronisko parakstu, kādas ir tās galvenās problēmas. Tad ar virtuālo elektronisko parakstu, saglabājot viņa drošību un uzticamību, mēs centāmies atrisināt, un es domāju, arī veiksmīgi atrisinājām tādas lietas kā atkarība no operētāju sistēmām, platformām, tālāk atkarība no papildus ierīcēm, kā vietkaršu lasītāji, atkarībā no papildus programmatūrām, kas ir ne tikai ar ko radīt elektroniskos dokumentus, bet arī ar ko sazināties ar šo informāciju, kas atrodas uz šī čipa jeb vietkartes. Jā, un kā jau arī iepriekšējā prezentācijā dzirdējāt par to arī, kad Latvijā tiek no šī gada 1. aprīļa ieviests elektroniskās identifikācijas kartes, tad šeit ir centiens apvienot arī šo identifikācijas dokumentu, kas ir daudz ērtākā, pieejamākā formā, vienmēr viegli paņemams līdzi, arī ar elektronisko parakstu, jeb iespēju parakstīt dokumentus, apliecināt savu gribu šajā elektroniskajā vidē. Tātad, jā, detalizētāk par vietkartes e-parakstu, tātad, ko viņš satur un ko mēs ar viņu varam darīt. Tātad, vietkartes e-paraksts tātad satur divus parakstus, jeb divus certifikātus, divus apliecinājumus. Viens ir
tā kā identitātes apliecinājumi, ko parasti izmanto autentifikācijai. Otrs ir tā kā paraksta certifikāts, kas arī apliecina parakstu, bet vēl papildus arī gribu. Tātad mēs uzliekam šo parakstu, jo gribam kaut ko apliecināt. Līdz ar to, kā jau es iepriekš minēju, kad ir nepieciešami speciālas iekārtas programmatūras, lai mēs viņu varētu lietot. Tālāk ar šo vietkartes elektronisko parakstu var parakstīt tātad elektroniskos dokumentus e-doc formātā. Patreiz Latvijas Valsts radiotelevīzijas centrs nepiedāvā parakstīt citos formātos ar vietkarti, bet ir jau tirgu dažādi risinājumi, kas piedāvā arī, piemēram, parakstīt sabiedrībai varbūt plašāk zināmu formātu, kas ir PDFs. Tālāk, parakstam ir iespējams pievienot arī amata rekvizītus, proti, ja to izmanto juridiskas personas, jeb organizācijas, tad iekšā šajā certifikātā var iekļaut papildus informāciju par to, kādu organizācijas pārstāvs esmu, kādu amatu es ieņemu, var norādīt arī e-pastu un tā tālāk. Ar vietkartes elektronisko parakstu mums pastāv arī iespēja lietot laika zīmogu vai nelietot laika zīmogu. Tad varbūt īsāk, kas ir laika zīmogs. Laika zīmogs ir apliecinājums, ka es savu gribu esmu izteicis konkrētā laikā. Tātad šim parakstam ir piesaiste pie laika. Savukārt, ja mēs izmantojam elektronisko parakstu bez laika zīmoga, tad šī piesaiste laikam nav, un parasti šo rekomendē izmantot tikai īslaicīgai sadarbībai, e-pastu, pieņemsim, nosūtīšanai, parakstīšanai un tā tālāk, kur ir vajadzīgs vienkārši pārliecība, kad ir saņemts no tā cilvēka, bet varbūt nav tik svarīgi saprast, kad viņš parakstīts šis sūtījums. Tātad, kā jau es minēju, tā kā ir autentifikācijas certifikāts, tad viņi var izmantot šo elektronisko vietkarti arī kā autentifikācijas rīku. Proti var autentificēties dažādos portālos, piemēram, Nordea internetbankā, Latvijā LV, CSDD, tālāk Rīgā, e-Rīga LV un tā tālāk. Un vietkarte tiek izsniegt uz 2 gadiem, un pēc 2 gadiem tātad ir jāpērk jauns pakalpojums, jauns elektroniskais paraksts. Jā. Tātad, un savukārt nedaudz sīkāk par virtuālo e-parakstu. Tātad, kā jau es minēju, mūsu centieni bija atvieglot darbu lietotājiem, līdz ar to, lai izmantotu virtuālo elektronisko parakstu, vairs nav nepieciešams šīs speciālās ierīces nolasītāji, tālāk nav nepieciešama speciāla programmatūra darbam ar šo karti. Bet tai pašā laikā, protams, arī paliek programmatūra, kuru var izmantot, lai radītu šos dokumentus. Jā. Bet, lai arī to nebūtu jāinstalē lietotājiem savos datoros un tā tālāk, tad mēs šo iespēju esam arī iekļāvuši mūsu portālā www.e-paraksts.lv, kur arī dzīvo šis virtuālais e-paraksts. Un līdz ar to lietotājs principā tajā pašā bibliotekā nonākot, jā, var noautentificēties šajā portālā un tālāk arī veikt parakstīšanas darbības un nosūtīt jau iesniegumu parakstītu adresātam, piemēram, valsts vai pašvaldības iestādē. Tātad portālā tiek piedāvāt arī uzreiz divu dažādu dokumentu formātu veids parakstīt. Tātad e-docs, kas ir tā kā jau tas vairāk varbūt plašāk zināmais elektroniski parakstīta dokumentu formāts un PDF formātā. Tātad paraksti ir, protams, vizuāli redzami, viņi satura informāciju par parakstītāju, kas tas ir, un paraksts šajā virtuālajā vidē vienmēr satura laika zīmogu. Tātad mēs arī esam mēģinājuši paskatīties no malas, ko par mūsu pakalpojumu un par mums domā varbūt ārā, jeb sabiedrība, jeb šie mūsu potenciālie pakalpojumu lietotāji. Līdz ar to mēs esam identificējuši dažādas stereotipus, kas pastāv. Tātad viens, kad šis pakalpojums ir pārāk dārgs, ja? Šis pakalpojums ir vairāk domāts tā kā uzņēmējiem, ne privātpersonām, ir samērā sarežģīta lietošana.
nav īsti varbūt, kur izmantot, nav šo e-pakalpojumu, kuru piedāvāt izmantot elektronisko parakstu. Tāpat tās bieži vien saka, es nevienu tāpat nezinu, kurš izmanto, kāpēc man būtu jāņem, jā. Šeit varētu runāt par izplatību, jā. Un, protams, ir arī tādas lietas, ka cilvēki varbūt jauc, kas ir šis drošs elektroniskais paraksts ar citiem veidiem, ko piedāvā citu pakalpojumu sniedzēji, saka, šis ir elektroniskais paraksts, jā. Kā piemēram VIC, jā. Kas, protams, ir elektronisks paraksts, bet viņš nav drošs elektronisks paraksts. Tātad, kad mēs varam izmantot šo elektronisko parakstu, tātad pirmām kārtām tā ir oficiālā saraksta, iesnieguma, sūdzības un tā tālāk. Tātad valsts pašvaldības iestādēm ir pienākums saņemt no jums elektroniski parakstīts dokuments. Valsts pašvaldības iestādēm ir 1 dienas laikā arī jāapstiprina par to, ka jūsu iesniegums, jeb sūdzība vai informācijas pieprasījums ir saņemts un ir iereģistrēts. Tālāk ir iespēja autorizēties, protams, dažādās šajās sistēmās, kā jau minēja, kaut vai e-Rīga, Latvija LV. Tālāk, tāpatās arī saziņā ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram var minēt, pieņemsim, SEB banku, ja, kur jūs varat elektroniski parakstīt iesniegumu tā kā pagaidu konta atvēršanai. Un arī SEB banka tātad jums viņu pieņems, izskatīs un atvērš šo pagaidu kontu. Tālāk, protams, jā, tur rēķins var izrakstīt. Mēs vienmēr saņemam dažādas paskatītie rēķins, ja, un tad rodas jautājums, vai šo rēķinu ir izrakstījis man pakalpojumu sniedzējs, vai varbūt tomēr tas ir kāds triks un kāds vienkārši samets mums paskatītie rēķins un norādījis varbūt kādu nēsošu vai, pareizāk sakot, citu kontu un tā tālāk. Ja. Tad šajā brīdī šos rēķinus izrakstot elektroniski, tātad pakalpojums sniedzējs ietaupa līdzekļus, papīru, viņam nav vairs jāizplata, tātad arī nav vajadzīgs vai pasniegs vai kurjers. Ja. Un tālāk arī tur jebkurš saņēmējs var pārliecināties, ka šī rēķina izrakstītājs ir pakalpojums sniedzējs. Un, protams, arī cilvēks ar cilvēku arī var savstarpēji. Mēs varam slēgt kaut kādus līgumus, nomas līgumus, īres līgumus pa dzīvokli un tā tālāk. Tātad arī šeit mēs varam izmantot elektronisko parakstu un to veikt elektroniskā vidē. Tātad nedaudz arī varbūt par statistiku, ja, tad cik tad ir to cilvēku patreiz Latvijā, kas lieto un izmanto elektronisko parakstu. Tātad pašlaik tie ir apmēram 11,000 personas, kas izmanto virtuālo e-parakstu, un apmēram 5,300 lietotāji lieto šo uz vietkartes tā kā izvietoto elektronisko parakstu. Ja mēs, protams, paskatāmies pa dinamikā, ja, tad šeit ir dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satura laika zīmokstu. Mēs redzam, ka diezgan būtiski no 2009. gada gandrīz 2 reizes ir kāpusi izmantojamība. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuriem ir, viņi arī beidzot sāk izmantot. Jā. Ja pirmā statistika mums pasaka tikai to, ka ir cilvēki, kuriem ir, bet mēs īsti nezinām, izmanto, neizmanto. Jā. Tad šeit jau mēs redzam, ka tā dokumentu, tas apjoms un tā aprite, viņa aug. Un 2 gadu laikā viņa ir 2-kāršojusies. Tātad, jā, par dārdzību. Šeit, protams, ir salīdzināts dažādas lietas, ko mēs tā kā, dažādas izmaksas, ko mēs tā kā patērējam, vai nu laikā, vai nu transportā, vai nu papīrā, un tā tālāk. Un šeit mēs gribam tā ilustratīvi parādīt, ka šis pakalpojums nav dārgs. Arī šeit pārņemot no Latvijas pasta vietkāršu risinājumu, mēs izvērtējām cenu politiku un padarījām arī šo pakalpojumu daudz pievilcīgāku gala lietotājiem, un arī virtuālajā vidē mēs piedāvājam dažādas cenu pakas, no kurām var izvēlēties, un cilvēks var
tā kā izmanto to, kas viņam liekas pieņemamāks. Ja. Šeit vairs nav tā kā piesaisti pie kaut kāda termiņa, ja es varu nopirkt vienu parakstu, pamēģināt, nepatika, vai varbūt vairāk patreiz nevajag, ja, tad es attiecīgi arī zinu, ja es 2 reizes gadā vai, nezinu, 4 reizes pa 2 gadiem izmantošu, tad man tas galā izmaksās tikai nepilnu 1,5 latu, ja es savukārt pērku vietkartes parakstu, man tas izmaksās 10 reizes dārgāk. Jā, šeit tātad ir 2 jēdzieni, kas sabiedrībā varbūt nedaudz saplūst kopā, tātad kas ir elektroniskais paraksts un kas ir drošs elektroniskais paraksts. Tātad elektroniskais paraksts pēc būtības varbūt jebkura elektroniska atzīme, pa kuru divas puses ir savstarpēji vienojušās rakstveidā par to, ka tas tiks uzskatīts par elektronisko parakstu. Piemēram, es ar kādu savu partneri vienojos, ka tagad e-pastos, ar kuriem mēs apmainīsimies, mums būs slepenā frāze, un šis mums tiks uzskatīts par elektronisko parakstu. Jā. Protams, tā var darīt, bet tas ir līdz brīdim, kamēr viena vai otra puse negribēs jau sākt apstrīdēt, jo nodrošināt to, ka šie 3 krustiņi ir patiešām manis uzvilkti, nodrošināt to, ka es viņus spēju pēc tam pārbaudīt vēl kaut kur, teiksim, tā ir gandrīz neiespējami. Ja. Un savukārt, kas ir drošs elektronisks paraksts, tātad drošs elektroniskais paraksts šeit nav nepieciešama nekāda papildus vienošanās. Ja. To reglamentē elektronisko dokumentu likums, kas arī nosaka, kādām prasībām jāatbilst. Tātad šī pakalpojuma sniedzējs ir akreditēts Datu valsts inspekcijā. Tālāk viņš tiek regulāri katru gadu auditēts gan no drošības, gan no procesa viedokļiem. Un, protams, kad ar drošu elektronisko parakstu radīti dokumentu, līgumu un tā tālāk, tātad tur ir mehānisms, kas nodrošina, ka šos dokumentus nav iespējams nemanām mainīt. Ja. Līdz ar to nav iespējams pamainīt kaut kur satura tekstu. Ja. Tajā brīdī paraksts parādīsies kā nederīgs un tiks arī paziņots par to, ka dokuments ir bojāts vai mainīts. Tas ir viens. Otrs ir, protams, tas, ka otrs ir tas, ka mēs varam piesaistīt laikā viņu. Tātad mēs varam uzlikt laika zīmogu un pateikt, ka patiešām pulkstenis tikos un tikos tajā un tajā datumā. Es kā Kārlis Malnieks esmu uzlicis šo parakstu. Un trešais plus, protams, ir tas, ka var saņēmēju pusi jebkurā brīdī pārliecināties par to, ka šis paraksts tiešām piederēja man. Jā, laika zīmogs, tātad par to es jau arī tagad pieskāros, ja, ka tas ir viens no tiem plusiem, ka laika zīmogu uzliekot, mēs nodrošinām ne tikai to, ka dokuments ir bijis parakstīts šajā laikā, bet arī nodrošinām to, ka pēc gadiem 10 arhivējot vai vēl kaut kur šos dokumentus būs iespējams pārliecināties, ka uz to brīdi viņš bija derīgs. Jā, tātad vēl viens stereotips ir par to, ka noder tikai lieliem uzņēmumiem un tā tālāk. Jā. Tad principā šajā gadījumā šeit pavarās milzīgas iespējas šiem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, kur var piedāvāt dažādus darījumus interneta vidē, izmantojot tieši elektronisko parakstu. Un arī pēdējo gadu laikā ir vērojama tendence, ka šī interese palielinās. Es arī ļoti ceru, ka pēc EID ieviešanas, kad arī elektroniskā paraksta izplatība palielināsies, šī interese turpinās tikai augt un parādīsies aizvien jauni e-pakalpojumi vai darījumi interneta vidē, kurā tiks izmantots elektroniskais paraksts. Tātad jau patreiz jūs varat, pieņemsim, Unikreditam uzrakstīt un parakstīt ar elektronisko parakstu pieteikumu līzingam. Tālāk jūs varat veikt darījumus ar Easy. Kā jau es teicu, arī jūs varat sazināties ar valsts un pašvaldības iestādēm. Jūs varat noreģistrēt uzņēmumu reģistrā. Principā neizējot no mājas, ja jums ir elektroniskais paraksts, tad to visu var izdarīt internetu vidē. Līdz ar to šeit ir, teiksim, tā vēl tā kā neatklāto iespēju vieta, ja, kur
kā varbūt iepriekš arī Svetbankas kolēģis minēja, kad esiet prasīgi pret saviem pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi jums nodrošina aizvien ērtākus un kvalitatīvākus un drošākus šos pakalpojumus. Un pakalpojums, jā, tā. Tātad, jā, sarežģīta lietošana, tas bija viens arī no galvenajiem, ko mēs identificējām šiem kavējošiem faktoriem, un līdz ar to mēs radījām portālu www.eparaksts.lv un virtuālo parakstu, jā, kurā principā tagad kļūt par elektroniskā parakstu lietotāju ir samērā vienkārši. Tātad viens variants ir, kad jūs autentificējaties mūsu portālā, aizpildat iesniegumu tam, ka jūs vēlaties saņemt elektronisko parakstu un dodaties uz tuvāko no klienta apkalpošanas centriem. Tātad mums ir izveidojusies ļoti labā sadarbība tieši ar bibliotekām. Kā jau tika minēts, biblioteku tīkls ir plašs. Viņos ir brīvi pieejams internets, viņiem ir pieejama tehnika. Jā. Līdz ar to uz šo biblioteku dodoties, jūs varat iesniegt pieteikumu, un arī bibliotekārs jums viņu pieņems, un vēl vairāk varbūt arī pat pamācīs, kā lietot šo pakalpojumu. Un tad, kad jūs esat bijis šajā klienta apkalpošanas centrā un iesniedzis šo pieteikumu, jūs jau burtiski pēc 5 minūtēm jau varat sākt lietot pakalpojumu. Un otra iespēja ir patreiz ar vienu no bankām, mums ir izveidojusies sadarbība, ka jūs arī šo pieteikumu varat iesniegt šajā internet bankā un principā kļūt par lietotāju pat neizejot ārā no mājas. Tātad, jā, ko nodrošina portāls? Tātad portāls nodrošina pieteikšanos, iegādi, parakstīšanu, dokumentu pārbaudi, un ir vēl nesen ieviesis pakalpojums, kas ir dokumentu koplietošana. Tas, ja jūs esat parakstījis mūsu vidē dokumentu, tad jūs citam mūsu vides lietotājām varat viņu nodot, nesūtot pa e-pastiem un tā tālāk. Šādā veidā arī nodrošinot šī dokumenta tā kā drošību, ka viņš neceļo pa publiskiem tīkliem un arī konfidencialitāti. Šeit ir aprakstīts, protams, process, kā parakstīt, jā, tātad principā 6 soļos, pat nedaudz ātrāk, jā, 4 soļos ir iespējams parakstīt dokumentu un attiecīgi ir salīdzināt, parādīt, ka ir arī 2 veida dokumenta, tā kā šie elektroniskā dokumenta formāti. Šeit es domāju, ka es sīkāk tā kā laikam neko arī vairāk nestāstīšu. Tā kā, ja ir interesi, lūdzu apmeklējiet www.eparaksts.lv un izmēģiniet. Tā par pārbaudījos vairāk kārt esmu minējis, tātad ir iespēja pārbaudīt mūsu portālā, ir speciāls programmatūras, ja ir parakstīts PDF, tad to var pārbaudīt arī par kuru PDF readeri, jeb bezmaksas Adobe readeru un arī ar visiem citiem, kas atbalsta. Kā jau tika minēts, tātad elektroniskais paraksts ir vizuāli redzams, tātad apakšā mēs redzam, kad ir parakstīts un ka šis paraksts ir pārbaudīts un ir derīgs un pieder šai personai. Paldies! Paldies, un uzreiz es jūs nelaidīšu projām, Labi. Jo mums Twitterī ir ienācis jautājums no Valtera. Viņš jautā, vai ir iespējams automatizēt dokumentu e-parakstīšanu, vai ir kāda automātiska interfeisa? Tā. Es, protams, reiz gribētu Valteram pajautāt, par kuru risinājumu iet runa, vai par vietkartes, vai par virtuālo, bet jebkurā gadījumā ir tā, ka attiecībā uz vietkartes risinājumu, jā, mums ir tāds automatizēts masveida parakstīšanas risinājums, kurš arī ir integrēts dažās sistēmās, kas masveidā izraksta rēķins un pieliek šo drošo elektronisko parakstu. Tālāk ir man zināms arī trešo pušu izstrādātāji, kas taisa lietvedības sistēmas, dokumentu vadības sistēmas, kur jau ir integrēts iekšā elektroniskā paraksta atbalsts. Tālāk runājot par virtuālo elektronisko parakstu, tad arī šeit, principā, mēs jau esam finiša taisnē, lai piedāvātu klientiem API, jeb interfeisu, kā savās programmatūrās ērti ieintegrēt iekšā arī šo virtuālā e-paraksta lietošanu.
Un vēl viens jautājums attiecībā uz e-parakstu. Mums arī tikko no Twitter ir ienācis. Jurģis uzskata, e-parakstā ir laba lieta, bet reāls infrastruktūras tam nav. Lai tas mainītos, tam ir jābūt bezmaksas. Kā jūs uzskatāt? Jāsaprot, ka noteikti, ka mūsdienās nekas nav bez maksas, jautājums tikai, kurš par to maksā. Jā. Šajā gadījumā, arī es domāju, ka mans un LVRTC viedoklis ir, protams, ka šim gala lietotājiem būtu jābūt tai maksai pēc iespējas demokrātiskākai vai patiešām bez maksas. Jā. Un šeit mēs arī esam uzsākuši dažādas sarunas tieši ar pakalpojumu sniedzējiem, ka pakalpojumu sniedzējs, kurš piedāvā šo savu pakalpojumu, izmantojot elektronisko parakstu, arī sēdz klienta izmaksas. Jā. Kā piemēram šis pats Unikredit leasing pieteikums. Jā. Te klients var parakstīt ar laika zīmogu, un klientam tas nemaksā pilnīgi neko. Ja mēs, protams, runājam par valsts subsīdijām, tad arī tur jāsaprot, ka, ja valsts tā kā sektu šo iedzīvotāju izmaksas, jā, tad būtībā šā kā tā sanāk apgrieztais, kad tad visi iedzīvotāji sēktu, jā. Nevis konkrēti tikai tas, kas vēlas lietot. Tad šajā jomā mums vēl jāmeklē risinājumi. Paldies jums! Paldies!